Uzbrukums turpinās, Galviņš! Endras Rīpērs spēlē, Indrašis! Vārtī! Miks Indrašis! 1-0! Pēc Gunta Galviņa metienu no zilās līnijas neizdots Endrasam tvert ripu, un Indrašs to savāc un augstasinīgi gūst savus otros vārtus šajā čempionātā. Nu, šis ir viennozīmīgi Teda Nolana atklājums. Uzticējās viņš Mikam Indrašim, un pagājušajā spēlē vieni gūti vārti, un arī šajā spēcīgs Galviņa metiens. Indrašs dodas cīņā, un viņš šo cīņu uzvar. Spruktam un Galviņam rezultīvs piespēles vajadzētu ieskaitīt gluži tāpat kā pirmajā mačā. Indrašs dodas atkal uzbrukumā. Labi piespēle Miķeli, vēl tālāk! Sprukts vārtī! 2-0! Un Miķelis Rēdliks gūst vārtus pēc Sprukta un Indraša piespēlēm. Un ļoti veiksmīgi šo uzbrukumu iesāka Miks Indrašs. Ieejot zonā labajā malā, Miķelis Rēdliks tiek pie saviem pirmajiem vārtiem šajā pasaules čempionātā. Lūk, šī saspēle, Sprukta metiens, un pie Endrasa atsistās ripas pirmais ir Miķelis Rēdliks. Rīgas Dinamo līderis šajā KHL sezonā. Elegants uzbrukums un tikpat elegants noslēgums. Bet uzbrukums turpinās vēl. Mūsējiem 20 sekundes. Daugaviņš. Širokovs, metiens vārtī! Aleksejs Širokovs, 3-2. Pelnīja Širokovs šos gūtos vārtus. Arī iepriekšējā spēlē viņam bija izdevības, un arī šajā, un beidzot skaitliskais vairākums nospēlē kā nākas Aleksejs Širokovs. Ilgstoši izdevās tagad pieturēt ripu zonā otrajam uzbrucēju trīniekam. Pirms mirkļa jau bija vārtu stāps, un lūk, Daugaviņa piespēle un precīzs Alekseja Širokova metiens. Droši paliek droši, pēc tam Pārtuls vēlreiz priec ripu vārtos, lai nerastos nekādas šaubas par to, ka Latvijas izlase atkal izvirzas vadībā. Un skatāmies uz tablo, jāspēlē 7 minūtes un 45 sekundes.